Šajā video jūs redzēsiet, kā veikt bērna reģistrāciju 1. klasē kādā no Siguldas novada pagastu vispār izglītojošajām skolām. No 1. līdz 31. martam reģistrāciju iespējams veikt pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kur pieejami pašvaldības e-pakalpojumi. Ir jāizvēlas e-pakalpojumi, sadaļa Izglītība un sports un pakalpojums reģistrācija uz 1. klasi pagastu skolās. Šajā brīdī jāveic autentifikācija ar kādu no latvija.lv piedāvātiem rīkiem. Pēc tam automātiski notiks atgriešanās e.sigulda.lv vidē. Varam uzsākt reģistrāciju. Pirms reģistrācijas veikšanas ir rūpīgi jāiepazīstās ar noteikumiem, kurš var pieteikt bērnu 1. klasē, kad sākās pieteikuma pieņemšana, skolu kontaktinformāciju un citu. Pēc iepazīšanās ar noteikumiem jāatzīmē ar informāciju iepazinos un tālāk. Jāizvēlās vēlamā izglītības iestāde, pie piezīmēm iespējams norādīt papildu informāciju, ko skola var ņemt vērā, komplektējot klases. Šo lauku var atstāt arī tukšu. Jāaizpilda dati par bērnu. Jānorāda informācija par iesniedzēju, personu, kura veic bērnu reģistrāciju. Daļa no laukiem jau ielasās automātiski. Ja bērnu aprūpi veic abi likumiskie pārstāvji, jānorāda prasītā informācija. Ja bērnu aprūpi īsteno tikai viens likumiskais pārstāvs, jāizņem atzīme un šo sadaļu varat nepildīt. Pēdējā sadaļā ir iespēja pārbaudīt iepriekš iesniegtos datus. Ja tiek pamanīta kļūda, iespējams atgriezties un mainīt informāciju. Ja visi dati ir korekti, jums ir jāiesniedz reģistrācija. Šajā brīdī redzēsiet paziņojumu par to, ka ieraksts veiksmīgi izveidots, un arī bērna unikālo identifikācijas kodu. Šo informāciju saņemsiet arī uz norādīto e-pasta adresi. Pirms katras skolas reģistra publicēšanas portālā e.sigulda.lv iesniegtie dati tiks pārbaudīti. Pēc 28. marta reģistrācija e-vidē tiks slēgta. Pēc tam iesniegumus varēsiet iesniegt klātienē līdz pat nākamā mācību gada sākumam.